Labdien! Atkal kanāla atbalstītājiem. Šodien uz remontu tāda te zīme, Citrons, Berlingo. Mašīna kā mašīna. Remonts saimniekam viss ir slikti, man ir visi ļoti labi. Tātad mainīsim te 4 gultņus, visus bremžu kolotkas, ritošā, plaukti, bukses, stūris, pirksti. Darba ir daudz, bet ne šoreiz par to. Šoreiz tāds neliels, noteikti, teikšu, ka izglītojošs materiāls. Jo es patreiz arī piestrādāju pa pasniedzēju. Un vakardien skatījos te kanālā, Ērika video, kā atdevis ir automašīnu servisu remontēt, un man patīk tas, tas variants, lai atskrūvētu šo te centrālo skrūvi, čaļi iebāž diskā kaut ko un atspiež pret zemi vai ko, nezinu. Es uzskatu, ka tas nav tas pareizākais risinājums. Centrālo skrūvi var atskrūvēt vaļā, tad, kad ir arī mašīna nolaist uz zemes. Un diskā nevajadzētu neko bāzt, jo te tomēr ir čuguns un var izraut visas ribas ārā. Prātīgākais, piemēram, kā es to daru, jo ir variants, ka traucē diskis vai kaut kas tam līdz. Vienalga, tev jānoskrūvē rats, lai atskrūvētu centrālo skrūvuļā. Man ir izgatavots, no 2 plakandzelžiem, saskrūvēt šāds te palīgi ierīce. Paņemu, pieķerat 2 ratu skrūvēm klāt, atstotē vai pret zemi, vai pret pacēlāju, nav svarīgi, uzliekam atslēgu, un es atslābinu, un nav problēmu, skrūvējam vaļā. Tāpat arī ciet, Viss, nekāda problēma, puses mums ir vaļā, ērti strādājam. Neko nesalaužam, neko nedaram. Nav nekas grūti, plakandzelzi, es domāju, var atrast. Nākošais, remontēsim bremzes. Ir tāda nianse, ka, iekšējais klucis, šis te, un kur ārējais. Ārējais mums ir kā jauns, iekšējais mums ir nodilis. Problēma ir to, ka neviens nemaina šīs te vadīklas, Tad, ir metāla vadīkla. Viņai jābūt spīdīgai kā šeit galā. Viņa mums ir šādi te apaugusi. Ko cilvēki dara? Smilšpapīru te visu nokasa, Šīs te gumijas atstāja vecas, Bet viņas jau vairs nedarbojās. Un ne tikai iekšējā kluci. Tātad šeit būs jaunas šie te vadīklu virzuļi. Būs jaunas gumijas. Un atgādinu, šeit neko nevajag smērēt, Sasmērējā, tā kā izņemsim ārā šeit no čuguna gumiju, iztīram un iesmērējam tikai starp metālu un gumiju. Starp virzuli un gumiju pilnīgi savs, jo pati gumija ir izstrādāta kā virzulis, jo iekšā ir kantainas manžetes, kas nodrošina suportu atvirzīšanu no bremžu diska, Šādas te mums ir metams. Tātad loģiski, ka rezultāts mums ir ar šādām vadīklām ir bremžu klučiem, šāds te iekšējais un ārējais, Tā, pagaidām. Turpinam. Citrona stupica, jaunas gultnis, veiksmīgi ABS atskrūvējās saļā, un šis risinājums man vislabāk patīk. Šara uz ieskrūvēta iekšā. Nekāda problēma. Eleganti. Un te vēl kaudzīt ar sīkām detaļām. Bremžu klucīši, vēl aizmugures gultni, vadīklas, eļļas, filtriņi. Tur vēl plaukti jāsagaida. Tā apmēram izskatās, ka te visu izskatās apmēram, ka te viss izjauts. Plaukts, bukses beigtas. Smuki mainās ar visu plauktu. Nekāda problēma. Super, Franči. Porsche Berlingo 4x4. Gluži kā Mersim, lai samainītu aizmugures gultņus.
Jā, noņem mums ir redaktors nost. Bet, nu labi, te arī pa duškas ir beigi tas normāls ieskrējiens. Nu arī saļņiki tek. Kā pilns remonts. Tā, mans ieberziens ar Berlingo. Aizmugures gultnes, priekšas tiltu saliku. Aizmugures gultnes nāk ar šādu te kronšteinu. Pieskrūvēts visu bremžu pie aizmugures tilta. Lai viņu noņemtu, man jānoņem bija aizmugures reduktors nost, bet labi, tam arī ir nekur kronšteins ap beigtām buksēm. Šādas te jau izģērbušās. Un tad var noskrūvēt šo te, un gredzens ir iekšpusē. Ja gredzens būtu bijis ārpusē, es gultni būtu uz mašīnas izvilcis ar presi ārā uz mašīnas un iepresies iekšā. Šeit viss uz iekšpusi nāk. Lai dabūtu gredzenu, gāja darbā šāds te, noskatījos, kaut ko palīdzēja. Tad gāja šāds te agregāts un finišā piebeidzu ar šādu te frēzīti. Izfrēzēju visus gredzena pārpalikumus, praktiski palika rievā. Nu, ko mēģināšu zem preses vai rāmuru dabūt gultni ārā. Ko presi baigi negribēja spiest, bet darbs ar mazu rokas āmurīti. Un no gultne palika pāri šis te tikai. Lūk, viss ir ārā. Nu tā, jāiztīra. Tur jau izleca rieva ārā. Iztīrīsim rievu. Un gaidīsim rītdien jaunās detaļas. Te vēl ārpusē nāk interesanti. Te vēl pusasī priekšā nāk šāds te blīslēks. Tie abi katalogā nav, viss dabūja piemeklēt. Nu ko, finišs gredzens turējās līdz pēdējam pa skrambiņai. Kaut kā daļikā pasūtīju šādus te diskus. Un īstenībā baigi labā lieta. Iesaku. Iztīrīja man rekur gredzena sēžu pa smuko. Nekādu problēmu. Izņēma ārā visas drazas, visas kantītes, visu spīd un leistās. Nu ko? Uzrakstiet komentāros, kā jūs cīnaties ar iekodušiem sprostgredzeniem. Es praktiski strādāju 30 gadus ar autiņiem, bet šī tāds te variants man bija pirmo reizi. Vienmēr esmu dabūjis viņus ārā. Bet, otrai pusē redzēs, ka ies otrai pusē. Tur jau esmu sagatavojis jau visu artilēriju, jau kaujas gatavībā. Otrs gultnes jau nekas labāks nebija. Ko es darīju, te jau uzreiz laidu smagu artilēriju. Jā, kurš projām mums jau izčūkst un vārās. Izdauzīju rūsu un nekādu problēmu. Jau varam, redzam, ka pilnīgi viss kūp. Jā, sadauzījām. Un gredzens mums ir ārā. Kas tur ir iekšā, mēs redzam, nostāvējis ir vājprātā. Ko, tad tagad tūlīt arī kamēr karsts fiksi gultni ārā. Tā. Viss notiekās lēnām pa smuko. Jauns gultnis, jauns blīslēks, jauns ABS. Būs jaunas vadīklas. Jā, vecās mums ir. Šādām te bremzes nekas labs nevar būt. Bukses. Pielāgosim šādas te. Ārējais izmērs ir bišķi garāks. Neko darīt. Nāksies piezādiet. Ko? Viss iet uz labo pusi. Tā. Berlingo aizmugures tilts ir salikts. Jā. Suporti, kalotkas, atsperes, amortizatori, reduktoram jaunas eļas. Jaunas bukses, cik tur varēja salikt, pielāgojām, izpūtēji. Jā, te arī suportam skavas, te pat jauns suports ir bijis, jaunas gumijas. Viss pa skaisto, varēs braukt atkal tīrīt mežus. Turpinām lēnām ar Berlingo, drītošās attaisīta bremzes ir. Saimnieks uzrakstījis,
kā mums nerāda ārā temperatūru panelī. Viņu arī nerāda. Un kļūda man ir par to, ka man ir īssavienojums ārā temperatūras devējiem. No sākuma jau līda pie bufera priekšā, domāju, ka tur problēma ir. Beigās kaut kā pasties, ka tur nebaigi grūti. Beigās kaut kā iedomājas palūrēt YouTube. Viens normāls čeks bija ielicis, ka viņam atrodas šitie te sensors, viņam atrodas reku spogulī. Reku te no apakšas ir melns puļķis, un tur viņš atrodas. Viņš mainīja sensoru, un viņam finišā izrādījās, ka šī tekdozē bija zaļais iemeties. Attaisīja uzreiz zaļā šo te, pārbaudīja zaļā nav, te durīs parāvu vaļā vadus, un man kļūda nemainās. Ko es tagad izdarītu? Attaisam arī šo te vaļā. Jā, pamēģināsim ar vienu roku attaisās. Nu, to te franču labi izdomāšu, te ir forši. Jā. Tā. Ir, hop, attaisam vaļā. Sapultu aerosolu, vadi it kā te veseli. Un ko mēs darām? Man tagad bija kļūda uz īssavienojumu. Aiziem atpakaļ, lasam pa jaunu. Un man parādās jau cita kļūda. Tad problēma tomēr man būs šeit. Ņemam nākošo vienojumu te kopā un atvienosim šeit. Varbūt, ka spogulī kaut kur, vai te vads kaut kur, signālu vads uz masu varētu būt, bet varbūt arī pats devējs. Nu, ko vienojam kopā. Tā, savienosim atpakaļ. Tā, tagad. Tā. Ops, savienojam kopā. Tagad bija 0,415. Ejam vēlreiz. Un tagad mums raksta, ka iz zamikāņienā masu. Nu, atvienošu šo te vaļā. Jā. Nu, nekas viegli nav. Tā. Atvienojam šo te vaļā, štekdozīti. Un lasam kļūdu pa jaunu. Un nav. Laikam būs jāpanāk spogulis vaļā. Varētu būt, ka arī, kad devējs ir jau kaut kur nokalpojis. Bet pamēģināšu. Pirmais man ir pretestību banka, jo pretestību viņš rādīja 220 ohmi. Pamēģināšu imitāciju. Ielaist šeit iekšā kaut kādi, 300 ohmi. Lūk, 76 grādi man rāda. Pagriezīsim tā pretestību lielāku. Deviņi regulējam. Tātad. Tātad pretestībai vidēji jābūt kaut kur pie plus 17 grādiem, kaut kā 2 kilomi, ja? Man rādīja 200 ohmu. Tātad meklējam temperatūras sensoru. Pietiek te kvēpināties. Tātad ļoti labi, ka tāda pretestības imitators mums ir. Tu sapratu, ka nav problēma vados, bet pašā dačikā, kurš mums melo, tātad 17 grādi man ir garāžā, vajadzētu būt kaut kādiem tur 2, no 1,6 līdz kaut kādiem 2,2 kilomiem, ja? Man rāda 200 ohmus. Tas skaidrs, ka kompis met kļūdu, kā viņam ir īssavienojums pašam devējam. Devējs ir spogulī, iesim meklēsim jaunu devēju.